Sveicināti nākamajā video, un šodien es jums vēlos parādīt sava moča jauno aprīkojumu. Sākam. Pirms ejam, apskatāmies, cik vistas mums dēj olas. Vistas ir dusmīgas, kad pie viņiem pieeja pārāk tuvu, kad viņas dēj, ir sevišķi zīlīti. Pirmā ir aizsarga ķivere. Viņai patiesībā ir divi stikli. Viens ir iekšā, tas ir zilais, un otrs ir šāds. Un, ja aizsarga stikli paliek netīri, tad šeit ir lupata, ar kur notīrīt. Un otrie ir aizsarga cimdi, ko es domās arī, ka tu brauc ar moci. Šis viss kopumā ir pagaidām viss, kas ir priekš aizsardzības braucot ar moci. Bet tas arī varētu viss aprīkojums derēt kvadriciklam, kad tu brauc. Ar kvadriciklu vēl nedrīkst braukt, jo viņš ir saplīsis. Bet tētis jau strādā, lai visus salabotu. Problēma ir tāda, ka starters ir nolūzis braucot. Un šeit ir mocis. Kvadriciklam ir nolūzis šis palaidējs dzeltenais. Un, ja tu gribi aktivizēt moci, tad tev vispirms vajag iedarbināt atslēgu. Ar moci vēl īsti nedrīkstu braukt, bet pa brīdi brīvdienās es pabraukāju, kad mani visi pieskata. Es gribēju pateikt to, ka tagad katru nedēļu, kad ir jauns video pirmizrādē, tu vienmēr Patreonā var nostīties jau jaunu video, bet tev vajag samaksāt. Bet ja tu samaksās, tad tu to video varēsi nostīties vienu nedēļu ātrāk nekā plānots. Jo tagad es katru nedēļu publicēju jaunu video. Bet katru nedēļu Patreonā ir jauns video, kurus publicēšu YouTube tikai pēc vienas nedēļas. Pirms es beidzu šo video, es gribu pateikties par to, ka skatījāties šo video. Vai varat arī lūdzu ielikt laiku un abonēt, ja neesat abonējis manu kanālu. Paldies visiem un tiksimies nākamajā video jau nākamnedēļ. Uz redzēšanos visiem!